Ir 1901. gads. Simons Felders ir viens no ietekmīgākajiem mūslaiku uzņēmējiem. Šis pasūtījums, prestīžās Alberta ielas pirmā nama projektēšana un būvniecība, ir liels gods un izaicinājums mūsu būvfirmai Šēls un Šefels. Mēs vēlamies radīt ko nebijušu, ko tādu, par ko runās vēl nākamās paaudzes. Šī gadsimtu mija ir aizraujošs laiks. Top nami, kas vēlāk sagādās pilsētai Jūgenda metropoles slavu. Rīgas turīgākie ļaudis sacenšas cits ar citu, pieaicinot labākos arhitektus un smalkākos meistarus. Un kur tad vēl izcilie ļaudis, kas te apmetas? Alberta ielā mana gan vācu fabrikantus un lieltirgotājus Hermansonu, Lūbi, Hilbingu, gan slaveno latviešu gleznotāju Jani Rozentālu, gan rakstnieku Rudolfu Blaumani. Smalki veikali, eleganti nožogoti dārzi, ievērojama publika. Laiks ir apmetis krietnu loku, namu pa namam, reiz nobružētās fasādes uzmirdz ar jaunu spēku, bet aiz tām līdzās rūpīgi atjaunotiem dekoriem iemājo mūsdienīgas ērtības. Tā ir sevišķi liela atbildība, kā izskatīsies Rīgas lepnākās ielas pirmais nams, un kā tajā jutīsies tā jaunie īpašnieki. Nama vēstures turpinātāji. Mēs šodien nododam šo stāstu jums.